atbraucām līdz, mēs esam Siesta Beach. Floridā. Bezmaksas parkings, kas ir baigies brīnums Amerikā. Un, jā. Tā kā, tas tik siltā ūdenī, kad mūžā jūrā neesmu bijis. Vienkārši karsts. Wow! Wow! Tiešām nepārspīlēja tik siltu ūdeni, ka mēs vispār nekāds sajūtas. Es nezinu, mēs varētu uz vienu pusi kaut kur varbūt stopēt, mazāk telts ir. Wow! Kaut kādi visi grāti, tā kā vandā. Jā, tā kā vandā. Mēs nezinām, kas tas tāds ir. Bet ir maz krabīts. Un šitie masiņi visi kustās. Kaut kas jūras zvaigzne kaut kāda, kas guļ tā arī uz gultnes. Nav nemazāk, kas tāds ir. Bet mēs tur Floridā pirmajās jūtas visu kārtībā. Pilnīgi vienalga. Tā, atbraucām Kūters. Iktajās būs diezgan garšīgs un liels fotīs tāds no apskām teikt. Māja, vietiņa, fotis, mūzika. Tev redzēt. Yo, Bitsy. 93.9 MIA. Miami. Labdien! Mēs esam Floridā joprojām, bet esam nonākuši līdz Miami. Pārsteidzošā kārtā ļoti lēts parkings pie pludmales. $1 stundā. Tas priekš šīs puses galīgi nav dārgi. Mēs esam pie pašas pludmales, jā. Iesim tālāk skatīsimies kāds ūdens, būtiņas pārējais. Bet ir silti, forši. Interesanti. Smuka pilsēta, smuka. Jā, tikām līdz pludmalei. Ūdens vienkārši pasakains. Vakar gan bija siltāks, bet šis ir vienalga. Te var sēdēt visu dienu iekšā. Nedrīkst teikt, ka viņš ir vēss. Nedrīkst teikt, ka viņš ir vēss, jā. Nav sliktākā vieta. Lēts parkings. Daudz maz ok, pludmale, saulīt spīd. Jā, aplinčāsies, aizies kaut kur pudiem pār, varbūt. Un tā, ir forši, ir forši. Te var atbraukt, te var atbraukt.
Forši līgums filmētas, ja esam apakaļ pludmalē paēdām. Forši un palielām tā, ja pie mums pa ielām staigā kaķi, tad šeit. Kaut kādu metru garas iguānas, es nezinu, kaut kādu ķirzekveidīga, visās malās viņas kāds lielāks, mazāks. Un viņas nebaidās, viņas ļauj sev počēt. Kur ir? Kaut kur tur reku augšā, mazas zaļas tāda. Palma augšās pilns ar ķirzekām. Kāpēc? Jo Miami. Mēs te varētu īstenībā arī dzīvot. Ir smuki. Un jā, protams, ir atkal zilais okeāns. Un palielam sēdāmies, pārēdāmies. Un tagad ejāt vienkārši atplīst kaut kur saulē un apdēkt kaut kur vesamaņai. Ir it kā 5 vakarā, bet ir normāli karsts, joprojām 35 grādi. Fīči pie mums ir bombža kājas. Te ir tāda. Paņēmām, kas izskatās pēc banāna. Viņš nesmažo ne pēc kā veikalā, bet nu, viņam tas skats ir savādāks. Mēs domājam, ka tie ir vietēji... Kur mēs esam? Miami banāni kaut kādos būt. Viņu nomizot nevar, viņš ir pārlausts. Viņš ir ciets. Viņš ir ciets, viņš ir tagad tāds prauls, bet viņš garšo pēc kaut kāda kabača. Ritīgi sīvs, ir ritīgi rauj no augšlūpas un vēl tad. Es nezinu, ka mēs liksim otro, bet iedomā pagašot arī. Paņem, iekūties tas. Jū, bet nu, pasies, vizuāli viņš izstāst pēc banāna. Jā, arī? Mizo nost, kāds viņš ir? Nē? Tā kā lēt, nedaudz banāns. Nav garšs vispār. Ciet. Tā kā ābals. Nerod mutu čokarēt? Nē. Nē, es prodekļu. Es paņemšu zemeņus. Tās jānamazgā. Jā, sāk nutraukt čokarē. Šitas nav jānamazgā? Šeit ir nomazgāt. Nākreiz ir prasīts padā banāni, es jau padū. Ēdīsim īsti banāni. Es jau kaut kādā gatavošanai domāju. Guatemala. Chiquita. Zin, kaut kas ir šurāksīt? Jā, Chiquita. Guatemala. Es nezinu, kas tāds ir, bet viņš garšā nekā. Uzvērt banānu negribēt sos. Jā. 50 centi. 25, jo savā raperi. Tagad kāds uz ielas prasīs naudu, iedod viņam to banānu. No, es jau, dienu pēc nākņiem. Labi, mēs braucam. Ziemeņiem. Zagad, mēs nevaram te palikt. Jā, silti palīgam. Jā, es esmu pilnībā apdedzis.
Pilnībā nē. Nopirku kaut kādu pretapgājumu krēmu, bet tā pa vēlu laikam viņš. Jo es pieļauju, ka panāk būs pureklis mūs augsts un neesietamās. Jā, man ir traktoris diezgan pusvēl visādi apdedzis pēc tam pa visu. Un šim čālim ir iesaugušās brīvus. Skaisti izskatās. Vadāj! Bro, that's fuck. Esam joprojām Floridā, ārā no Miami. Rakstaps kārtējs. Galdiņiem visi ļoti zolīti, ļoti smuki. Tolīdz labierīcības, dušas, viss. Mašīnās alkoholu lietot nedrīkst. Arī tad, ja mašīna ir noparkota. Ūdens nedrīkst atrasties mašīnā, nekas nedrīkst atrasties. Bet mums ir pāris koronas pagžnieka uzsilušas un tāpēc mums ir ūdens pudelēs un termokrūzēs saliec, jo šeit arī apsargi bruņoti šajā trakstapā ir. Jā, braucam uz ziemeļiem uz augšu, uz Brighton Beach. Nē, atlikt Brighton Beach. Uz kādu beach mēs braucam? Verona Beach, jā. Uz Verona Beach mēs braucam. Pāris dienas mums laika ir padzīvoties pa pludmali, jo lidmašīna ir tikai otrdien. Tā kā padzīvosimies šito pusi, pa silto galvu. Esam Vero Beachā. Vero Beachas pludmalē, precīzi. Nenormāli karsts ir 11 pa dienu rīt. 5-6 grādi. Ūdens gan šeit ir nedaudz ēsāks nekā Miami. Bija 28 grādi, ir 24 varbūt. Lantumā superīgi pludmalīt. Maz cilvēku. Silts, patīkams, mīksts, miltīgs, viss tik čoti. Lielam atbraucam te, nolikām mašīnu, pavārtīsimies, skatīsimies, cik var izturēt. Es tāpēc arī es iznācu staigāt, nevar izturēt. Karstums, nenormāls. Un lielam, skatīsimies, kur brauks tālāk.
aizbraucām līdz Daytona Beach, kas te ir interesanti, pat kartē ir iezīmēts, ka šeit iet ceļš. Tur ir norādīts 10-20 stundā maksimālais atļautais ātrums. Tā kā cilvēki braukā ar mašīnām pa pludmali, tur ir tajā galā vesela kaudze ar viņām saparkot. $20 samaksā un brauc pludmalē iekšā. Iesim nopeldēties, pastīsimies, kas mums te ir ar ūdens temperatūru. Bija nopeldēties, bijām. Ūdens vēl siltāks nekā iepriekš. Interesanti. Bet ieraudzījām, ka attālumā ir karuseļi. Iesim paskatīties, tur ir karuseļi, tur ir mols. Paškos, kas tur ir. Tur pa lētām naudiņām var adrenalīnu paķert. Tajā braucienā arī. Ko? Jāmalks ir uz nav nejausmas kur. Brauksim tālāk uz ziemeļiem. New York City. Šodien ir 15. trešdiena 7 vakarā. Pēc tam dienām jābūt uzā. Kāds paspēja saskaidīt, cik tur bija aizliegts parkoties zīmes? Jo amerikāņiem ar 1, 2, 3, 8 nepietiek. Tas ir kaut kā tā. Labrīt, labdien! Esmu atbraukuši uz kārtējo nākamo mazo Floridas pilsētiņu piekrasts. Atkal ir pludmale, atkal ir silts ūdens. Ko mēs darīsim?
Amerikā apskatījām visu, ko mēs gribējām apskatīt. Šodien ir ceturtdiena, uz otrdienu ir jābūt lidostā. Pirmdien vakarā jādod mašīna, mums ir ļoti daudz laika. Esam 15 stundas no Ņujorkas. Tā kā mēs maucam visās iespējamās pludmalēs pēc kārtas. Un ejam peldēties, apdekam, izbaudam vasaru. Es nezinu, ka šī ir pa vietu, bet te ir atkal viss pludmali. Ir silts ūdens, ir superīgs laiks. Florida. Es izstāstu pēc Liepājas pludmales. Bijām pārēst atkal Chinese all you can eat iestādē. Atkal ļoti daudz garnēls un zīves. Un tagad mēs esam kaut kādu pusstundu jau satiksmes sastrēgumā. Tur viss slikti ir ar satiksmi. Mēs tur uz priekšu neko netiksim. Googles rāda, ka tur ir ļoti daudz avārijas priekšā. Mēs vienkārši nolidīsim kaut kur malā, tuvāko pludmali apadīsim, mēs tur vienkārši cepties saulē. Tu cepties saulē. Gulēs mašīnā? Šeit? Viņš gulēs mašīnā, es iešu sadegt un peldēties. Un jā, tad skatīsimies vakarā, kad satiksim un mēģināsim tad braukt. Tur sastrēgums kaut kādas 10 jūdžu garumā. Vienkārši briesmīgs. Uz diviem atsevišķiem paralēliem ceļiem. Jā. Esam kārtējā pludmalē. Māstiņš palika gulēt pēc pusdienām. Bet es eju nopeldēties un pasties, kāda mums te ir draudzīgi. Liela lūk. Tur ir vēl viens pie zīmes. Ir vēl viens. So, jā, tāds viss tā. Mums te ir viss ok. Viss tīrs, viss. Samaksājām $14 un nāc mazgāties. Vielīši, bojānīts viss ir čotkīts. Fēni un konfektīts. Zietīts arī jau pārsvarā visam savs visu līdz. So, jā, paēdām, nomazgājamies, ejam gulēt. Arī tā kā ceļinies un mācam tālāk. So,
back. Kā mēs refinājam naudu, beļ. Kamēr tu esi dušā, ieliek izniecēties, pēc tam izskalot, izmazgā kārtībā. Mūsim tālāk mašīnā izžūst slāst. Drēlīt noliec, atnākais te uzsakīt, viss sakopīt, nākamais iet. Paldies. Vafeli, prozu, drausmīgi olu, vienkārši jūs ārā. Bet nu, baudīsim vafels, skatīsimies kā bija. Pēdām tradicionālajā Waffle House'ā rokastes. To var raksturot vienā vārdā – briesmīgi. No brīdums, ka viņam ir sirds asinsvadu slimības, cukuru diabēts un vispārējais. Ļoti drausmīgs tas ēdiens, vienkārši tās olas izšķīdušās, proza kaut kāda viss ir ar sviestu. Vafels vienkārši nenormāli ķipīgs, traknis, viss ārprāt. Bet, nu, labi ir ķeksīši pēc, esam bijuši Waffle House'ā. Amerikāņu vafels esam ēduši, Dainerī mēs esam bijuši, prom mēs esam bijuši. Vislabākā vieta, kad mēs esam ēduši, ir all you can eat ķīniešu virtuve. Tā ir. Jā, tas ir mums vairāk pieņemams, jo tādas drausmīgas lietas baro iekšā. Tur arī tīrība ir tīra ok, un sortiments ir ļoti liels, par var apēst pēdējiem dažādas kaut kādas. Tur ļoti labi vieta ir paēst. Ir man kā izvēlēties. Nebrauciet uz Waffle House. Nē, nu aizbrauciet, paši redzēs. Vajag aizbraukt. Vienmēr. Kārtējā kūros pilsēta, Myrtle Beacha, atkal pludmale, vairs jau ne Florida. Ejam atkal uz pludmali, ir karsts, viss slikti. Sākam apnikt. Skatīsimies, kas tur notiek. Un padzīvojāmies uz pludmali, papeldējāmies. Ūdens manām augstāks paliek, tūdamies ziemeļiem. Nebija foršākā pludmali, nu tāda, nekāda. Ejam uz mašīnu, skatīsimies, jābrauc kaut ko paēst vai kaut ko tādu. Un jā, joprojām ir karsti.
Šobrīd esam svētdienā, 19. jūnijas. Dodamies, esam iebraukuši Vašingtonā, te arī nakšņojām trakstopā. Pādam brokastis, paņemam kafiju. Un tagad nākamais mērķis White House. Tagad ir 35 minūtes. Brauksim Baltamāju skatīties Kapitoliju, to betona lielo, kas tas ir, stabu. Čoči padzīvosimies pa Vašingtonu šodien, jo mums laika ir. Un tad jau skatīsies, ko vakarā darīs vairāk. Tad esam Vašingtonā, tur ir George Washington piemineklis garais. Puļķis to bijām apskatīties. Šeit ir otrā pasaules kārā memoriāls, respektīvi katrs no tiem stabiem, tie mazie stabi, katrs ir viens ASV štats, visi 50 stabi te ir. Un tur ir George Washington, atlikt, Abraham Lincoln, piemineklis, piemiņas vieta, bet piemineklis, kur arī esat paskatīties. Un tā tājās rūkots, tālāk ir tas Vašingtona pieminekļi, šī te pieminekļa reflective pool, garš, pārslīgs dīķis, bet baseins, un pareizā leņķī skatoties, tas milzīgais stabs arī tur atcerējāmies, tur pasīties no tās puses. Vēl Kapitolijas jāapskatās ir, un Baltonam diemžēl neredzējām, jo tur ir tā kā konstrukcija apkārt, visu laiku neko redzēt nevar. Tikai bišķiņš ar žogu. Pavazājāmies, aizgājām kebabus uzēst, nenormāli labā, garšīgā vietā. Un, jā, tur ir pa vēl. Un atbraucam tagad uz Target, jāmeklē ir lielā bagāža, tik daudz sūdis, ātri sapirkt, mums vajag čemodānu. Izvazājām 2 Targetus, neatradām nevienu normālu čemodānu, kas būtu adekvātā cenā. Vienai lietošanas reizē $100, liekas bišķiņ muļķīgi. Facebookā atradām cilvēks, kas tirgo čemodānus. Sazinājos ar vienu dāmu pa ceļam uz New York. Stundiņu braucām, tagad esam kaut kādā mazpilsētā.
Sauc Baltimore. Tātad neesam mazpilsētā, esam Baltimorā un brauksim pastīties, kas tur ir to čemodānu. Gribat kā $20, uzrakstīja, ka atstājus ārā un dolārus un noliks viņai zem tepiķīšu. Brauksim apstīsimies. Ir jēgas maksāt. Piebraucām, čemodāns stāv, paņēmām, atstājām naudiņu un viņš ir milzīgs. Saliksim pilnīgi visu savu draņķību tur iekšā, nebūs jākrāmējas rokas bagāžu baigi. Tā kā jā, čemodāns no... Kur mēs esam? Viņš no kaut kurienes ceļos uz Latviju apakaļ. Tātad mēs esam pie New York. Ir 9 no rīta, pēdējā diena, šodien jādod mašīnu. Un rītā mums ir lidmašīna apakaļ uz mājām. Paldies Dievam, beidzot mēs esam tā nobesījušies par šitām 3 nedēļām. Vakar nopirkām to čemodānu, šodien optimizējam visu bagažnieku iekšā čemodānā. Tā ir kaste, kas mums ir palikusi pāri. Tur ir bēglis. Kaut kāds pustuks balons, 2 pilni baloni, kartupeļu piesputra, cepumi, riekstiņi, pipari, olīveļa, sāls, cukurs, kafija. Uzrakstījām free to take. Noliksim kaut kur uz kaut kādiem galdiņiem tur, lai citi kempotāji paņem un pa lielu viņiem noderēs. Mājās mēs nevaram vest gazas balons un nav vajadzības arī. Mašīna ir nenormāli netīra pa 3 nedēļām. Piegružot vienkārši viss ir ar drupačām. Tāds izstāsts bagažnieks. Salonu vispār kauns rādīt. Un vidī kauns īstenībā viņi atdot pat tādu. Te ir smilts. Kas tur ir? Čekiem. Es nezinu, ko mēs darīsim ar čekiem. Te ir viss smiltīs, drupačās. Nu, diezgan traki. Bet, jā. Tie ir visi mūsu čeki. Satelpītie. Šitā brauciena. Pa lielam, nezinu, mēģinām izvākt ārā, kaut ko neatstāt, neaizmirst un sakārtot daudz mūsu mašīnu, cik nu ir mūsu spēkos un šovakar atdot viņu 12. Tad jau doties uz lidostu. Jā, un vēl ir plāns kaut kur dušu noķert vēl pirms braukšanas. Tad baigi svētīgi nomazgāties. Tā kā jā, dzīvojamies šeit pagaidām un taisamies uz New York. Ieceram kafiju, jāskatās kaut kur brokastis jāsameklē un jābrauc mājās beidzot, jābrauc svinēt. Un šeit apakaļ negribēsies atgriezties kādu brīdi, tas ir točna.
Es biju Chipotle, man ir veģetārais vai vegānais burrito, salsa un čips. Mārtiņš bija Five Guys. Pilns maisa kartupeļiem. Viņam ir pilns maisa kartupeļiem. Viņam daudz kartupeļu, dzēriens un dulais burgers. Tie ir mani čipsi. Tā ir mana salsa. Un šeit ir jaudīgs burrito, tur ir siers, tur ir... Daži bez kečup. Tur ir siers, tur ir rīsi. Man viņš ir veģetārs. Pupiņas, guacamole, skābais krējums, skaidrs viss labumu. Un te ir kaut kāds jaudīgais burgers. Jā. $23 un $17 dzērienu visu. Ņujorka, nav lēti. Ēst gribās. No, viņš tās normāli piekrauts. Kā no viņa? Garšo normāli, tikai būtu sakarā mēs vēl vairāk, es zinātu. Jā, palēm tur sūtot, tur jāsaka, ko likt iekšā. Cik daudz un kāds pieļauj. Nav lēti, jā. Pāētām, nu es varētu pateikt, ka esi normāli pārī. Mārtiņš gaļo arī, ja viņam friškas ar pāri palika. Jā, Amerikā porcijas liels, bet nekas tāds, ko nevarētu tikt galā. Palēlam ejam apakaļ uz mašīnu. Mums ir 12 stundas vēl, lai nodot mašīnu. Nevar saprast, ko darīt. Pagulēt kaut kur. Vajadzētu nolīdz palā. Bet nu, kaut ko jānolien nost no centra, kur ir parkinga, no jāmaksāt nenormāli dzīvu naudu. Jā. Pamazām uz mājām. Jā, ar mašīnu esam nobraukuši 15,000 kilometru aptuveni. Tur no riepām vispār vairs nekā nav. Esam Ņujorkas centrā, otro reizi jau 3 nedēļām. Tagad bišķiņ savādāk tā pilsēta laikam. Kaut kā ir pierasts laikam pie tās steigta un amerikāņu netīrības un vispārējā. Nav tik traki. Kaut kā nebaidās vairāk, negribās baidīties. Nu, redzēt jau tīr ko, bet vai dzīvot? Nē. Atnācām līdz 11. septembra Twin Towers memoriālam. Ļoti iespaidīga vieta. Tāds jocīgs sajūts. Bet, nu, ļoti smuki ir uztaisīts un ļoti tāds apjomīgs, tāds smuka vieta katrā ziņā. Ja ir iespēja atbraukt, te arī ir jāatnāk un te paskatīties. Grūti iedomāties vispār, kā tas reāli dzīvē notiek visu tās šausmas, paskatoties uz augšu. Bet, nu, jau tādā, ka mums ir laika diezgan vēl, atbraucam uz Brighton Beach, uz Ņujorkas Krievu kvartālu, bet veselu rajonu. Iebraucot iekšā, pirmais, ko tu redzēji, pie daudz stāv ēkām izkarināta Ukrainas karoga un uz palegiem ar marķieriem uzrakstīts Putin huilo. Tas jau par kaut ko liecina pozitīvi. Paliksim tālāk, pastīsimies, kas te notiekās.
Pēdējā diena Ņujorkā joprojām ir 8-7 vakarā. Iebraucam kafiju paņemt. Par kafiju runājot, diezgan dumji ir tā kafijas krūzītē vāciņš. Mums Eiropā ir vienkārši tāda atverīta, kur tu paņem un padzeries. Šeit ir tā plastmas. Viņš ir tā. Sapratāt, man šādi ir jāatplēš vaļā. Tas viņa aizbraužas, jā, viņš aizkabinās šeit ciet, un tad tu viņu var dzert. Un ar mašīnu braucot ļoti nepraktiski. Jā, un tas caurums ir baigi lielais. Jā, viņš jau izlīja. Redz patfilmēju. Redz, kas notika? Jā, nu tad diezgan tā. Vēl ir, kur ir mašīnām gaisa riepas pumpēt. Tur ir jāmet naudu iekšā, lai tu varētu mašīnai riepas piepumpēt, tāpatās kā pudekas ūcējā. Mums gaisa ir pa velti. Te gaisa nav pa velti. Jā, mums mājīgs benzīntanks pie indiešu puikiem. Tā kaut. Joprojām gadam laiku. Tad izbraukt mašīnu, nodot un vakt uz lidosmu prom no tajien. Sveicināti, labvakar. Esam mašīnu nodevuši, atbraukuši līdz JFK lidostai. Un te nekā nav, šis ir pirmais termināls, un ir maziņi. Interesanti nodevām mašīnu vienā lidostā, mums bija jātiek uz otru lidostu, un tur bija, iznācām ārā, mašīnu nododot, tur bija čalīts viens, kas arī taksi kā gaidīja, mēs skatījāmies Uber, tur bija 70, 80, 90 eiro uz tejien dolāri. Un tas čals tieši nosupēja taksi pa ielu braucošu, un mēs pieejam pie viņu, viņš saka viņam arī uz JFK lidostā, ka mēs sadalījām un atbraucām uz tejien pa $30 mums tas izmaksā. $30 mums tas izmaksā, jā. Jaudīgais šofers bija, beigās viņš, es neieslēdzu šo te mēraparātu, kur man dzeram naudu, piečuka iedeva dzeram naudu, vēl Mārtiņš viņam, tikai viņš ir rītīgi veicīgi, tās pandīteļi visi rītīgi. Bet jā, forši tagad nosēdēsim visu naktī, mums rītā no rīta ir lidojums ir 9:30 vakarā, lidmašīna ir 12 pa dienu. Sagaidīsim atvērsies check-ins, nodosim bagāžu, nāksimies kaut kur iekšā, gaidīsim savu lidojumu. Viņš žīdīgi pesīja, mums lidmašīna pēc 12 stundām ir 12 pa nakti, mums pateica, ka taisās termināls ciet, mums ir jāvācās prom, mēs te nevaram palikt pa nakti. Tagad mēs brauksim ar gaisa tramvaju, viņš, nezinu, kā viņš saucās, citu terminālu. Viņš pa nakti ir vaļā, lai mēs tur varētu palārtīties. Un tad no rīta braukt tā kā apakaļ, jo 6 šitas vērās vaļā. Mēs nevaram palikt tajā terminālē, no kur mēs izlidojam. Tas nekas, ka mums ir biļets un ik pārējais. Jā. Reiz, kāpēc šitas viss nepārsteidz. Amerika vairs vispār nepārsteidz ar savu nelaipnību. Esam 5. terminālī, ārā neko nevar redzēt, tā ir tumšs, te ir gaišs, pulksnes ir joprojām 12 un vienos madras kaut kur nokrist, pārlaists nakti lidostā. Latvieši ceļot sapnis par Ameriku. Un tā te viss sēž pēc zemes, te vienkārši nav neviena krēsla. 5. terminālī vispār nav krēsla. Viņš aizies uz otru galu, pastīsimies un ja brauksim uz 4. terminālu kaut kur nokrist. Pilnīgs sviests. Nav pat kur apsēsties pa nakti. Tā JFK lidostā cilvēki gaida savas reizes. Neviena. Pilnīgi neviena krēsla tā nav.
Guļam pie zemes. Pārdzīvojam nakti, guļot pie zemes guļammaisos. Nekur nav pat kur apsēsties. Lai lūgt JFK lidostā. Ir 6:30 no rīta ejam uz savu terminālu apakaļ. Mēģināsim atrast kafiju, iečakoties un beidzot tikt mājās. Pāris stundas jau esam tikuši cauri. Nodaram bagāžu, paskontroli vispārējais. Noskūties un savest sev kārtībā normālā lidostā iekšpusē. Es nopirku bageti pa 12 eiro. Tāpat nebija bageti, tā bija pankūka. Bageti tev somāja 200 ml ar bārdas puteni. Jā, nevienam vispār neinteresē, cik tur šķidrumu ienes iekšā. Vienkārši izmauc savu. Jā, viņš pat nebija maisiņā iebāzt. Nebija jāņem ārā no somas. No somas vispār nekā, vienkārši nomet somu, noģer kurpslī cauri, visu pofīgi. Kā tik valcās ātrāk prom no valsts. Un tad ir šie cilvēki. Drīz sāks kāpt iekšā tur ir rindas sākums kaut kur. Es nezinu, ko viņi ar to mēģinās panākt. Sakāps ātrāk un dabūs vairāk pasēdēt lidmašīnā. Nav tā, ka nedabūs pasēdēt, ir 10 stundu lidojums. Tagad mēs sagaidīsim, kad visi savāksies iekšā, tad celsimies un iesim meklēt savas vietas. Par to žurku skrējienu tie, kuri nopērk tās priorās iekāpšanas, kur tu piemaksā, lai ātrāk tikt tajā lidmašīnā. Tur tas apmēram ir tā kā filmās rāda, kad lidmašīna jau skrien, tas skrējceļi ieskrējusies, un tad tev jāskrien viņi apakaļ un jāmēģina ielikt, ja tu nebūs tajā priorā tajā iekāpšanā. Tur, nezinu, nokavēs to reisu vai kā, tad es nezinu, kāds domās. Jā, pusi no viņiem ir nopirkusi priority boarding, kas maksā, es nezinu, cik kaut ko tas maksā noteikti. Bet, un es šoreiz nenožēlēju paņēmu 34 eiro, samaksāju vairāk un izvēlējos vietu pie loga. Domāju, ka tikšu vaļā no viņa, un mēs 10 stundas pavadīsim katrs kaut kur savā lidmašīnas galā. Beigās sistēma automātiski viņi man apsēdināt blakus. Kaut kā tā. Ekonomiskā klase. Ir telzors, ļoti daudz filmas, telefonā uzlādēt austiņas. Rodās austiņas lidot, var spēles spēlēt, podcasti, seriāli, filmas, visādi labumi. Maz vietas. Nav daudz, bet paskatieties, tur zinēja. Liela lidmašīna.
Labrīt, mēs esam Stambulā. Pirmie iespaidi. Tā kā mājās. Tā kā mājās, klūs, mierīgs, nebļaustās cilvēki, viss ir smaržīgs un skaists un ir kur apsēsties, pastieties, cik te ir krēslu. Visur ir gruškastes, visur. Tepat ir rakstām galdi, te ir telefons, visur var uzlādēt. Te ir viss, te ir botāniskais dārs pa vidu. Tā Stambuls lidos. Mājas sajūta, jau 3 stundas no Rīgas mēs esam. Amerika vispār ūdeni nevar Eiropai pienest. Nekādā jomā. Ej un smaidi vienkārši. Pasties, cilvēki atpūšās, guļ, snauž. Ej un smaidi vienkārši. Mēģināsim iet ar tas dušas vai un saprast, kur mums vispār ir jāiet, lai tikt mājās uz Rīgu. Nē, bet uz Liepājgalā arī jā. Es gribu kaut ko karšīgu. Esmu kaut ko karšīgu meklēt. Skatāmies, milzīgi daudz cilvēku tur staigā. Varbūt baigi nevar redzēt, bet tur ir milzīgi plūsma. Un kas pa klusumu? Viss ir mierīgi un neviens nebļaustās. Un tik patīkam un piezemēt un ārprātīgi. Pēc 3 nedēļām varam to novērties tīrs. Viss ir tīrs un superīgi vienkārši. Ok, dušu mēs atradām, bet viņi ir cieti, jo ir agras. 6 vai 7 no rīta. Bet mēs tikām pie normālas, kārtīgas kafijas Eiropas. Tagad vienkārši vazājamies pa lidostu, baudam kafiju. Vienkārši jau priecājamies. Un tā bija budā. Neticēsiet, mēs beidzot esam Rīgā. Tas bija mokpilns pasākums. Es braucu mājās. Es gribu svinēt Jāņus. Forši es to visu nenofilmēju.